aizvadīta fantastiska 5 spēļu pusfināla sērija. 5. spēlē ne bez intrigas, tāpat nonākam līdz tam pozitīvam iznākumam. Sajūtas nākot šodien laukumā. Tagad spēles sākumā, pirms spēles? Pirms spēles, varbūt iesildoties, varbūt nākot laukumā. Kas tas brīdis, kad tur noķer to feeling? Grūti teikt. Nezinu, 5. spēle, it kā liela spēle, liela atbildība, bet to spiedienu tik ļoti neizjūtu. Pateicu sev, lai izbaudu to, ko daru, un ka šādas spēles ir reti. Un, lai izbaudu vienkārši, un tad jau panākumi nāk paši par sevi. Par šodienas spēli kopumā lūzuma punkts 3. trešdaļā. Vai ir kaut kāds izskaidrojums, kāpēc mēs viņu nolauzām tajā brīdī? Vai, jāsaka tā, lai būtu veiksme stāvēja Kuldīgai blakus, un tie pirmie periodi bija līdzīgāki, tāpēc, ka varbūt kaut kur nelīdz galam realizējāmies? Es tā neteiktu. Es teiktu, ka Kuldīga ļoti labi spēlēja visu sērijas garumā, un arī šo spēli līdz taviem minētajiem 3. periodā lūzuma punktam. Bet, es teiktu, ka mums tur arī bišķi paveicās, ne bez veiksmes. Mēs iemetām tos, nezinu, kas tie bija, neatceros, kur golu, bet veiksmi mums uzskaidēja, protams, arī. Tev pašam personīgi šo sezonu, es teikšu vārdu neskaitāmi hat-triki, bet es domāju, ka šis tomēr būs tāds viens no īpašākajiem, kas paliks atmiņā. Iespējams, jā, noteikti 600 spēlētāji, kad es dzirdēju. Skatītāji. Jā, skatītāji 600, es biju tādā šokā. Ļoti daudz un pārpildīts tribīnes, redzēju visu tur treipes, bija pilnīgi pilnas. Un, šis noteikti būs viens no hat-triks, ko es atcerēšos. Bet jāpiemēr arī pirmā Irlovas spēle, debija. Tas arī tāds atmiņā ļoti palicis. Vairāk par šodien. Man tev jautājums, kā skan, kad Gvido Griezītis ir pirmais Griezītis arēnā Rīga? Nezinu. Nemāk atbildēt uz šādu jautājumu. Nezinu, Gustavs nospēlēja visu savu kuršu pagaida. Līdzšinējo karjeru virslīgā, kur ar netik labiem sasniegumiem, bet nezinu. Nemācīšu atbildēt uz šādu jautājumu. Tu pieminēji 600 skatītājus. Kas ir tas, ko tu vari teikt skatītājiem no savas puses? Jo man šķiet, ka es biju pirmoreiz tik piepildītā manēžā, kaut gan es nezinu, vai šeit pēc cipriem bija lielākā apmeklētība. Atmosfēra ir neaprakstāma. Visi abas komandas fani kliedz savējās komandas vārdu. Kaut arī šeit ir liels platums manēžā, varēja ļoti labi dzirdēt visus un nevarēja tik labi sadzirdēt par savējos mājiņas biedrus, kas bija blakus. Turpat tev uz soliņa metra attālumā. Tiešām fantastiski. Paldies jums! Ko Gvido priekšā palicis tikai vairs fināls. Līdz finālam vēl kāds laiciņš. Es tev varu iepriecināt. Mēs nākamā nedēļa rakstam kopā, kurš runā jaunāko epizodi. Papļāpāsim mazliet vairāk par to, kas bija šajā sezonā, šajā ceturtdaļfinālā, pusfinālā un kas mums sagaida finālā mazliet. Bet ar kādām sajūtām šodien jūties, ka tev priekšā ir tāds piedzīvojums? Kā jau minēju, fantastisks, neaprakstāmas. Tiešām visu sezonas garumā ejam uz šo vienu mērķi. Un, tas ir tagad pēdējais solis ir palicis, lai celtu trofeju virs galvas. Paldies, Gvido, tev par šodienas sniegumu. Paldies par sniegumu visas sezonas garumā. Priekšā pēdējā cīņa. Novēlu noteikti forši sagatavoties, bet es novēlu vēl jau vairāk arī šodien izbaudīt šo piedzīvoto atmosfēru, piedzīvoto uzvaru un ar tām emocijām, kas šodien tika paņemtas uz laukumu, gan atstātas, doties tālāk. Un tiekamies jau arēnā. Tiekamies. Paldies!